Labdien, trešajā nodarbībā, kurā tad ķersimies klāt tieši stratēģijai. Stratēģijas principiem, metodiem, instrumentiem, galvenajam ietvaram. Šo nodarbību sadalīsim 4 tēmās, no kurām pirmās 3 ir par stratēģijas galveno ietvaru, tās elementiem, tātad misija un vīzija, principi un vērtības, mērķi un uzdevumi. Un 4. tēmā apskatīsimies pieejas un resursus, tā skaitā analīzes metodes stratēģijas izstrādē. Sāksim ar pirmo tēmu, stratēģijas galvenajā ietvarā, stratēģijas misija un vīzija. Šis ir pamats, un tās ir tie elementi stratēģijā, kas visticamāk ilgtermiņā paliks nemainīgi. Nosacīti vissvarīgākie, galvenie, pirmie stratēģijas elementi ir stratēģijas misija un vīzija. Tie ir elementi, kas nosaka visu kopējo ietvaru un atbild uz pamatjautājumiem. Šie elementi varbūt nebūs ikdienas darba taktiskā daļa, bet saistība ar taktiskās daļas saistība ar šiem galvenajiem elementiem ir kritiski svarīga. Tātad misija, šis pats vārds vien misija, kāda ir jūsu misija uz šīs planētas, kāpēc jūsu sociālās uzņēmējdarbības ideja, projekts, faktiskais darbs vispār eksistē, kas ir jūsu būtība. Misijas formulējums ir nosacīta vesela zinātne, tam jābūt kā vēstījumam pasaulē, tā skaitā gan jūsu klientiem, gan darbiniekiem, kas atbild uz šo jautājumu, kāda ir jūsu pamatbūtība šajā, es lietoju vārdu pasaulē, ja, protams, tā darbība ir noteiktā reģionā, noteiktā sektorā, noteiktā tirgū, bet misija ir pāri, ja, tādām taktiskām ikdienas darbībām, viņa atbild uz pamat jautājumu, kas ir jūsu misija uz šīs planētas. Un šis stratēģijas elements misija uzņēmuma dzīves laikā īpaši nemainīsies. Otrs galvenais elements ir vīzija, arī vārds, ja pats vārds jau par liecina, šis vīzija, jeb redzējums, un tas ir ilgtermiņa redzējums, jeb sapnis, kas un kādi jūs esat pēc 5, 10, 20 gadiem. Un te šis periods var atšķirties no jūsu idejas, no apņēmības, no paša šī redzējuma, bet tam noteikti nevajadzētu būt īsākam par 5 gadiem. Parasti tas ir ilgtermiņa redzējums, kādi mēs gribētu būt, ja, šajā pasaulē. Un kas ir svarīgi, misijas un vīzijas formulēšanas laikā, piemērojot šo prāta vētras, jeb angļu valodā brainstorm metodi, ja, kuras sākumā bez īpašas kritikas, tiešām ļaujieties sapņot. Tā tāds no angļu valodas tulkojums, lai pat debesis jūs neierobežo, sky is not the limit. Ja nepieciešams, apsveriet logo uz mēnesi, diez vai tādu taisīsiet, bet ideju rosināšanai un šī plašuma tvērienam pirmajos brīžos tajā prāta vētrā iztieciet bez kritikas. Ļaujieties sapņot par to, kāda ir jūsu būtība un kādu jūs sev vēlaties redzēt. Mazliet papildinājumam pie misijas un vīzijas formulēšanas ir ieteicama priekšizpēte un pēc brainstorm, ja prāta vētras fāzes arī šie iespējamības apsvērumi, proti identificēt, kāda ir problēma, kurā laukā jūs strādājat, kāda ir potenciālā pievienotā vērtība, pozitīvā sociālā ietekme. Sajūtiet arī realistiskumu, ko mēs vēlāk apskatīsimies ar KPI, jeb latviešu valodā darbības rādītājiem. Apsveriet arī tirgu, kurā jūs operējat, tā skaitā, kas ir tur klienti, kas ir konkurenti, kādi ir partneri. Finanses noteikti vienā brīdī būs svarīgs aspekts, ja, jūsu plašuma tvērienam. Un, protams, taktiskā operatīvā realitāte, kas vēlāk nāks klāt stratēģijā, ja tātad resursi, kas ir gan darbs, gan laiks, gan citi resursi. Un turpinot šos apsvērums, domājot par misiju un vīziju, padomājiet, kas ir tie nepieciešamie resursi, lai jūs spētu izpildīt savu misiju un sasniegt vīziju. Nākamie svarīgi elementi stratēģijas izstrādē ir principi un vērtības. Arī šie elementi var nebūt daļa no taktiskās ikdienas darbības, ja tieši funkcionālās darbības, bet tie paliek organizācijas
kultūras spēcīgi elementi, proti vērtības un principi. Viņi var mīties savstarpēji, ja tas ir atkarīgs no jūsu uzņēmuma un gan idejas, gan kultūras, gan komandas, bet pamatā tad vērtības būtu, kas ir tas, kas jums ir vērtīgs, kas ir tā patiesība, pie kuras jūs paliksiet pat, ja kaut kas notiek. Kas ir kopīgs cilvēkiem gan jūsu organizācijā, gan ārpus tās, jūsu komandā un klientiem, kas ir kopīgās vērtības, ko jūs vērtējat, turat kā nozīmīgu, iekšēji dārgu un svarīgu. Un atceraties, kā ārējais atspoguļo iekšējo. Jūsu vērtības definēs to arī, ko jūs vēlaties sagaidīt no saviem klientiem, un savukārt klientiem varēsiet parādīt, kas jums ir svarīgs. Visticamāk, ja pareizi orientēta mērķa grupa, tad klienti jau jutīsies ar jums cieši saistīti, dalot kopīgas vērtības. Principi savukārt ir arī no latīņa tāds pamats sākotnējais, tie principi, pēc kuriem mēs strādājam, ko mēs ievērojam savā darbā. Attieksmes, pārliecības. Principi var nedaudz mainīties darba gaitā, bet arī ne īpaši, kas ir svarīgi ir atcerēties, lai vērtības un principi veicina un palīdz jūsu ceļā uz vīzijas sasniegšanu. Ja, tad vērtības un principi seko pēc misijas un vīzijas izstrādes. Trešajā tēmā apskatīsim jau mērķus un uzdevumus, kas ir cieši saistīti jau ar uzņēmumu taktisko darbību. Tātad mērķi ir jādefinē, protams, atcerieties, ka stratēģiskā plānošana ir process, mērķi ir tie, kuri var un kuriem ir jāmainās laika gaitā, un mērķi jūs definējat, formulējat, artikulējat to, ko jūs vēlaties sasniegt. Mērķis ieteicams izstrādāt 3 termiņos, īstermiņā, vidējā termiņā un ilgā termiņā. Apjoms katram termiņam var atšķirties no uzņēmuma idejas un jūsu plāna. Parasti īstermiņš ir 1 gads, vidējs termiņš 1 līdz 3 gadi, ilgāks termiņš 5 līdz 10 gadi. Es aicinu izmantot ļoti populāru metodi mērķu identificēšanai SMART, saucās no angļu valodas, šis vārds nozīmē gudrs, bet šie burti akronīmā angļu valodā nozīmē specific, measurable, achievable, relevant and timely. Proti, ka šie mērķi ir konkrēti, ir izmērāmi, ir sasniedzami, jeb realistiski, ir atbilstoši jūsu kopējai kultūrai un darbībai un ir sasniedzami noteiktā laikā. Respektīvi, jums jāspēj atbildēt, pie kādiem apstākļiem jūs varat teikt, ka mērķi ir sasniegti. Un te nāk tālāk uzdevumi, respektīvi, kādā veidā jūs sasniegsiet mērķus, kādas aktivitātes, kādus uzdevumus veicot, jūs sasniegsiet mērķus un zināsiet, ka mērķis ir sasniegts. Un šie apstākļi, pie kuriem jūs zināsiet, ka mērķis ir sasniegts, savukārt ir šie darbības rādītāji, angļu valodā lieto KPI, jeb Key Performance Indicators, darbības vai snieguma rādītāji, kuri parādīs, ka uzdevums ir izpildīts, kuri parādīs, ka mērķis ir attiecīgi sasniegts. Un tālāk 4. tēmā šajā nodarbībā apskatīsim instrumentus un resursus stratēģijas izstrādei. Pastāv daudz un dažādi instrumenti, metodas un pieejas stratēģijas izstrādei. Var sākt ar angļu valodā common sense, jeb veselo saprātu, jūsu iniciatīvu, kas jau jums ir. Bet, lai to strukturētu, piedāvāšu dažas no tiem. Piemēram, SWOT analīze, stiprās, vājās puses, iespējas un draudu. Tāda tabula, ko jūs identificējat un saliekat, kas ir jūsu stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi. Tas palīdzēs veidot stratēģiju. PEST un PESTEL analīze, kas ir īpatnēji pievilcīga un tāda labvēlīga, atbilstoša metode tieši sociālai uzņēmējdarbībai, jo šie burti PEST un PESTEL, atkal akronīmā, tieši nozīmē politiskās, ekonomiskās, sociālās, tehnoloģiskās, vides no angļu environmental un tiesiskā no legal faktoru apskatīšana, lai tos iekļaut savā stratēģijā. Kartēšana, kaskadēšana, skicēšana, zīmēšana, šie visi ir vērtīgi instrumenti un metodas, lai izstrādātu savu stratēģiju. Par resursiem, te man ļoti patīk šis angļu resource, tas ir tā kā atkārtota uzsvērta darbība, source kā avots, respektīvi atkārtot meklējiet datus savos avotos. Un šie avoti ir jums visapkārt. Tas ir pats tirgus, kurā jūs veicat SWOT analīzi un PEST analīzi. Tie darbinieki, jūsu komanda, ar kuriem jūs kopā dalīsiet vērtības un principus, sniedzoties pēc vīzijas un pildot misiju. Tie ir jūsu konkurenti, klienti, partneri.
Identificējiet šajā ietvarā, kādas ir jūsu konkurētspējas priekšrocības, kas ir tas, kas padara jūs spēcīgus dalībniekus šajā tirgu. Un vēl pie sociālās uzņēmējdarbības īpaši vērtīgas metodas būtu pieminama investīciju sociālās atdeves analīze, angļu valodā social return on investment, kas, protams, sociālās ievirzes uzņēmējdarbībā būtu ļoti labs rādītājs. Un zināšanu praktizēšanas daļā šajā jau praktiskajā nodarbībā es aicinu jūs izstrādāt savas stratēģijas galvenos elementus atbilstoši tam, ko apguvām šajā nodarbībā. Proti misijas, vīzijas, formulējumi, apdomājiet, pašķiriet slaidus atpakaļ, paskatieties manas ieteikumus, principi un vērtības, kurus jūs ievērosiet, kas jums ir svarīgi vīzijas sasniegšanā un misijas izpildē. Tālāk, vīzijas sasniegšanai un misijas izpildē, kādi ir mērķi, kādi ir uzdevumi, lai šos mērķus sasniegtu. Atcerieties, mērķi ir 3 termiņos, īsajā, vidējā, ilgajā termiņā, un darbības rādītāji, pēc kuriem jūs zināsiet, pie kādiem apstākļiem es teikšu, ka uzdevums ir izpildīts un mērķis ir sasniegts. Kas ir tie rādītāji, kas to raksturo? Un izstrādājot stratēģiju, man silts ieteikums ir grafiski vizualizēt šo savu stāstu par stratēģiju un tās elementiem, īpaši šiem 4 galvenajiem. Skatoties praktiskos gadījumus tirgū, jūs redzēsiet, ka stratēģijas bieži ir arī kā mārketinga elements, lai sniegtu vēstījumu pasaulē. Un šis stratēģija bieži ir vizuāli, unikāli, pievilcīga, ar īpašu apsvērumu piedomāta. Un atcerieties, ka rezultāts pats par sevi nav ilgtspējīgs, viņš mainīsies mainoties apstākļiem. Tā vērtība ir šajā radīšanas procesā. Un noslēgumā, kā parasti, atskatīsimies uz galvenajām atziņām no šīs nodarbības. Tātad, stratēģijas pamata elementi. Tā ir misija, vīzija, vērtības un principi. Tālāk seko taktiski elementi, kas ir mērķi, uzdevumi un galvenie darbības rādītāji. Misija nosaka jūsu būtību, kāpēc jūs ar savu ideju eksistējat šajā pasaulē, ko jūs te sniegsiet. Tā atbild uz jautājumu, kāpēc jūs esat. Vīzija nosaka, kā un kur un kāds jūs būsiet savā vīzijas periodā, kur jūs nosakat pats. Un ir ļoti svarīgi sasaistīt šos visus elementus, uzdevumus un darbības rādītājus ar misiju un vīziju, lai šie taktiskie elementi var atbildēt uz jautājumu, vai jūs esat ceļā, vai esat jau varbūt sasniedzis savu vīziju, un vai atbilstoši plānotajam pildat savu misiju.